otra spēle, otra tūre pirmajā līgā un lieliska spēle garāžas izpildījumā. Šī komanda uzvar. Stāvjāsim šīs komandas spēlētāju Jāni Ventiņu. Jāni, lūdzu pastāst šobrīd par notikušo rezultātu par labu jums. Cik sapratu, 4-2 noslēdzās 4-3. Tomēr paspēja vēl pretinieks gūt viens vārds, bet uzvara ir beidzot rokās 3 punkti un lūdzu komentāru šai spēlē. Nu, pirmkārt, jau es gribētu pateikties pretinieku komandai, DSV Transportam, tāpēc, ka ar viņiem vienmēr ir ļoti interesants spēles un nekad nav garlaicīgi. Parasti vairāk kā 2 vārtu starpību mums ar viņiem nav, vai nu vienā vai otrā labā. Nu, principā spēles plāns bija galvenais izturēt aizsardzībā. Izturēsim aizsardzībā, savus momentus sasitīsim, tad jau arī uzvarēsim. Nu, sanāca. Te jau trenerim Guntim šodien jāliek torta galdā, ne? Mēģinās. Skaidrs. Nu, lielisks sākums. Šķiet arī pirmā uzvara pirmajā spēlē. Tad jūs esat viena no līderiem šobrīd kopā ar komandu SFS. Sveicam jums ar to un gaidam labu turpinājumu. Labi, paldies. Paldies, Jāni. Nu, lūk, tāds mums ir šobrīd šīs spēles iznākums. Kā Jānis apliecināja, ka tik tiešām lielisks komandas garāžas sniegums šajā spēlē pret DSV Transportu, vienu no uzskatāmiem līderiem pirmajā līgā. Ir uzvara 6 punkti šobrīd tāpat kā SFS, un tā tad redzam, mums ir intriga cīņā par topu virsotni pirmajā līgā.